Pirmajā brīdī varētu šķist, ka man uz rokas ir uzlikts gaumīgs sieviešu pulkstenis, bet šajā gadījumā tā ir drošības poga. Šī poga palīdz tiem cilvēkiem, kuriem nepieciešamība palīdzība, kas saistīta galvenokārt ar veselības jautājumiem. Šādu pogu plāno ieviest arī Ikšķeles novadā. Drošības poga ir sociālais pakalpojums, kas garantē saziņu ar diennakts centrāli 24 stundas bez brīvdienām, bez svētku dienām. Tas nozīmē cilvēkam drošību savās mājās. Tas nozīmē drošību un iedrošinājumu viņam brīvi kustēties, vai tā būtu pēc traumas, vai tas būtu pēc insulta, infarkta atvesļošanās periodā. Par pirmo dienas centrā uzstādītās drošības pogas izmēģinātāju pieteicies ikšķelietis Māris. Līdzīgi kā citi semināra apmeklētāji, viņš atzīst, drošības poga varētu atrisināt daudzas problēmas. Es arī jūs dzirdu. Visu labu jums! Visu labu! Man galvenais, kad es aizēju mežā, man ir problēmas ar līdzsvaru un ar redzi retāk, bet ar līdzsvaru lielas problēmas. Bet es eju kājām uz ogri. Vecums nenāk viens reiz ar smiltīm un pārējo citu, un jo vairāk ziņu, jo labāk dzīvot. Bet jūs redzat, ka tāda nepieciešamība arī būtu jūsu tuvniekam? Man vedeklis tēvs ir paslims, viņam ir 70 pāri gadu, varbūt vajag. Mēs paši ar vīru arī neesam jaunie. Dažādu faktoru dēļ aizvien biežāk mājās vieni paliek veci cilvēki, kuri paši ikdienā nespēj sevi pienācīgi aprūpēt. Ar šādu realitāti saskāries Ikšķeles dienas centrs. Lai nodrošinātu drošības pogas pieejamību Ikšķelē, dienas centrs plāno sadarboties ar sociālo dienestu. Iespējams, ka daudzi cilvēki uzskatīs, ka viņi nespēja apmaksāt šo drošības pogas pakalpojumu, un mēģināsim kopīgi risināt šo jautājumu. Sociālais dienests varēs norīkot pie mums cilvēkus, kuriem ir nepieciešama šī drošības poga, un mēs tālāk kārtosim jautājumu par to, kā atrisināt šīs samaksas problēmas. Bet patiesībā pārsvarā šis pakalpojums ir domāts kā maksas pakalpojums. Drošības pogas pakalpojumus Latvijā izmanto teju 300 klientu. Pogu skaits mainās. Nemirstību mēs negarantējam, bet cenšamies nodrošināt dzīves kvalitāti, saka Latvijas samariešu apvienības pārstāvji. Ir arī rūpju zvans, kuru mēs zvanam, ja 2 nedēļas nav signāla no cilvēciņa, mēs zvanam, vai ar viņu viss ir kārtībā. Un tad jau viņi mūs arī sauc par pogu ģimeni. Ja jums būtu šāda poga, jūs justos labāk, drošāk uz ielas? Es domāju, ka jā. Jau droši jūtās, tā kā ir telefons kabatā, bet ja nu nevar pazvanīt, ļoti labi. Ikšķeles dienas centrā uzstādīto pulti un pogu var izmēģināt jebkurš iedzīvotājs. Speciālisti interesantiem sniegs informāciju ne tikai par drošības pogu un tās papildus funkcijām, bet arī citiem pakalpojuma veidiem, piemēram, mājas aprūpi. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.